Nu, kas ir fashion mood, man nav ne jausmas. Es skatāmies. Šajā pavasarī sev pieteica jauns modes pasākums Riga Fashion Mood. 3 dienu garumā varējām baudīt jau zinām modes mākslinieku, kā arī jauno modes mākslinieku darbus pret-a-porter kolekcijās, ja īsāk sakot, gatavs valkāšanai. Ziniet pasauli, esiet gatavi, jo Latvijas mode nāk. Pilsētas romantika īsumā, tad teiksim, tādiem cilvēkiem, ja tev ir tā vēlme ģērbties kaut kādā ziņā pieklājīgi, ja tev pieprasa vai nu tas status, vai darbs, vai vienkārši tev tas patīk, bet tajā pašā laikā tu gribi to kaut kā, atsveicināt ar krāsām vai padarīt mazliet interesantāku. Pamatā visa tā kolekcija tika balstīta uz tām rūtiņām. Es pati biju ļoti iespēdies. Tas ir tāds reklāmistu seriāls Mad Men. 60. gadiem es biju vienkārši pārstīsies visu tur sērijas pēc kārtas. Un iespējams, ka tā krāsu palete un kaut kādas formas un varbūt tie tēli ir atnākuši no tās pusītes. Bet tad gribējās to atsveicināt kaut ko tādu, kaut tādu seksīgāku, mazliet, kaut kādu piedotam tādu rozīnīti. Otrajā dienā mēs redzējām Artis Štamgūta darbus un arī Baiba Rips darbus, kuri īstenībā var izkonkurēt. Tas ir tiešām tas, ko mēs varam eksportēt uz ārējo tirgu. Tas pamat teikums, ja tā varētu teikt, ir Super Simple Makes Complex, un to es izveidoju balstoties uz Takashi Murakami pieeju mākslas radīšanai un iedomātas mākslinieka personības dzīves telpa. Un tas viss kopā radīja kolekcijas konceptu, un tas arī atspoguļojās kolekcijā. Varbūt to galveno vadlīniju, kas ir tas kopsaucējs visam. Cik es saprotu, tas ir pret-a-porter, ja? Un tad šī brīdī tad atkal man no vienas puses smīnu izraisa tas, kad visi nolika Dāvidu. Es neesmu redzējis Dāvida, modes skati. Es redzēju bildus, man arī pašai iznāca smieku vienkārši par to, ka viņš pilnīgi tieši un konkrēti uztvēra šī pasākuma konceptu, ka tas ir pret-a-porter. Cilvēks staigā arī sporta pilī. Sporta pils apģērbos, viss kārtībā, un to nevajag nolikt. Jo šeit mēs nesagaidām augsto modi, un tāpēc kaut kādā brīdī man atkal šķiet lielo kritiķu, ažiotāžu vai kritiku par to, ka, kur tad ir tā mode, tad mīļie, tas ir pret-a-porter, tad arī saprotiet, uz ko jūs nākiet.
patīk, ka beidzot kaut kas vairāk notiek un ka tieši arī jauniem māksliniekiem dod iespēju stāt. Tur ir kaut kādi jau zināmie, bet jaunajiem tad ir tikai tā akadēmijas skata, kas ir vienreiz gadā un tomēr par ētu. Jo gribās, ir tās idejas un tas ir ko dot, un tāpēc tas man ļoti prieks liels, jā. Es gribu tieši panākt to, ka, tā kā kombinēt, tādas it kā nesavienojums liekas, bet viņas sakombinēt tā, ka, tomēr, kad šits var izstīties labi, nevis tur, piemēram, gaiši palēks, tur tāds tonīts, bet tieši likt tādas lietas, kuras citiem liekas, kad, ko tu dari, bet salikt tā kopā, ka viņas izstās ļoti labi. Es esmu pavisam vienkārši saģērbusies. Man ir svārciņi. Es esmu pensijā, krekleņš un džaketīte. Ļoti. Man galvenais, lai ir ērti, Es to saucu par latviešu bardo. Es nezinu, kāpēc, bet man ir ļoti daudz šī krāsa. Gan aksesuāru, gan apģērbu man skapī. Tie kurpes ir vēsti no Portugāles, džinsi ir no Guess. Šitais uzamta žakēti ir no H&M. Šitais ir American Apparel, tas ir New Yorker. Kā tu kopumā rakstītu savu stilu? Tā kā es vairs neesmu modes blogeris, zeķu bikses, es esmu tagad atbildīgais redaktors. Man viņš nāks mainīt savu stilu. Šis ir mans brokastu tērps. Ļoti skaisti svārki. Paldies! Tu tādas iegādājies? No H&M pirms kaut kādiem 4-5 gadiem. Zābakus arī pieskaņoja pie svārkiem, tikai man šķiet, ka svārki ir bišķiņ pa garu, un tam man kājas izkās rasnas, nav potītas pazudušas. Un somas ar visām pieskaņoja, tā kā es tā mēģināju visu šodien pelēkos toņos. Jāmeklē outletos, internetveikalos un tad sekundos arī, jo visur var atrast kaut ko labu.